Labdien, direktore Linda! Labdien, cienījamais prezidenta Linard! Bet tātad šoreiz es vēršos pie Linarda ne kā pie prezidenta, bet kā pie vienkārši ļoti aktīva un līdzatbildīga cilvēka. Un es abiem diviem jums atgādinu, ka pirmajā semestrī mums skolā sadarbībā ar Sabiedrību par atklātību Delna notika viens feins konkurss. Īsteno savu ideju skolā. Un ideju mūsu skolēniem ir daudz, bet šajā te konkursā piedalījās 3 varenas idejas. Es tikai atgādinu, ka basketbola formas gaida savus nēsātājus, ja, un mēs ļoti ceram, ka drīz tas arī notiks, jo basketbola formas skumst. Es ticu un ceru, ka arī meitenes, kuras domāja par mācību virtuvi, būs kādreiz priecīgas, un mācību virtuve mums arī skolā būs. Bet mums te šodien ir Linards, un Linardam vispār bija ļoti feina ideja, kas ir tāda globāla ideja par atkritumu šķirošanu, un tas aicina mūs ikvienu būt ļoti atbildīgam un atbildīgi izturēties pret vietu, kurā mēs dzīvojam. Un Linarda aktivitātes ir pamanītas. Un man te fonā jau notiek tāds troksnītis nedaudz, ja es jau gan teicu, ka jābūt ir, bet nekāda nav, jo aktīva darbošanās notiek. Un tagad būs tā, es uzlikšu masku un izdošos ārā no savas studijas, jo man te ir studija, un studijā aicināšu vienu cilvēku, kurš kaut ko grib teikt Linardam. Un ir ļoti svarīgi, ka šajā brīdī klāt ir arī mūsu skolas pats galvenais līderis, un tā ir direktore. Un tā, es aicinu studijā viesi. Lūdzu, mēs maināmies. Labdien! Es sevi arī redzu. Tad mēs esam. Es esmu viena pati, es atļaujos saņemt maskus. Linarda Reini, man ir ļoti liels prieks par tavu iniciatīvu. Mēs uzņēmums Sijā pilsētvides servis priecājamies par to, ka ir jaunieši, kas popularizē un izdomā šādas idejas. Un līdz ar to, protams, mēs esam atbalstījuši šo ideju. Mums tas liekas tāds pozitīvi vērsts skats nākotnē, domājot par kopējo pasauli, par savu valsti, ne tikai par sevi. Un līdz ar to, protams, šobrīd notiek process. Es pieļauju domu, ka Ivetiņa pēc tam parādīs. Puiši liek kastes kopā. Mēs esam atveduši. Un tev ir arī pārsteiguma dāvana. Šķirojamās somas, stikls, kartons un pēc. Tā kā mēs esam priecīgi un tas ir forši, ka tādas idejas un, man liekas, attīsti, ej uz savu mērķi, ja tas saistās ar, teiksim, varbūt pasaules glābšanu, tas izklausītos mazliet skaļi teikt, bet pasaules, uzturēšanu vai kaut kādu saglabāšanu, varbūt, ka tā varētu teikt. Tā kā, liels paldies! Paldies jums arī! Super! Liels paldies pilsētvides servisam, ka pamanījāt šo aktivitāti, un Linarda aktivitāte patiešām ir ļoti vērtīga gan skolai, skolēniem, gan pilsētai, gan valstī, gan pasaulē kopumā, un es priecājos par jūsu atbalstu. Paldies! Ļoti ceru, ka Linards vēl paspēs tikties ar visiem skolēniem skolā un šo ideju nest tālāk sabiedrībai, kādēļ tad ir jāšķiro atkritumi un kādēļ tas ir svarīgi skolā. Paldies par atbalstu, un Linard, patiešām priecājos, ka tava iniciatīva ir atbalstīta. Paldies! Paldies! Linard, vārds tev! Super! Reāli feini! Uzlaboja rītu par, teiksim, 180, bet 170, jā. Tas ir ļoti jauki, jo dažkārt jau dienas uzlabošanai nemaz nevajag daudz, tikai kādu nieku, bet, protams, šis nemaz nav nieks dzīvot tīrā pasaulē un atstāt aiz sevis arī tīru pasauli saviem bērniem un mazbērniem ir ārkārtīgi vērtīgi, fascinējoši, būtu ļoti jauki, ja lielākā daļa cilvēku domātu līdzīgi tev, jo tev šīs aktivitātes ir ļoti tuvas. Tā kā paldies Linardam, paldies direktorei par atbalstu, un direktore vēl ko vēlas teikt.
Jā, es varu arī teikt, ka piedalījos zinātnisko pētniecisko darbu aizstāvēšanā, un viens 11. klases skolēns rakstīja arī darbu par atkritumu šķirošanu Gulbenes novada vidusskolā. Es domāju, ka šis varētu būt ļoti labs sadarbības modelis, kā pētniecisko darbu apvienot jau ar praktisku šķirošanu skolā. Jā, un es gribētu vēl piebilst, ka skola patiesībā tā jau kādu laiku, ilgāku laiku cenšas domāt zaļi un atbildīgi, jo šādas tādas šķirošanas kastes mums ir. Es parādīšu vēl kasti, kāda jau izskatās, es tūlīt. Tagad jā, Tātad nav pabeigta, ja ir ceļā montēšanas darbi top.